Šo video es ierakstu no tīras sirds visām tām, kurām ir problēmas būt redzamām sociālajos tīklos, kurām ir problēmas ar iedvesmu, nezinu, kur ņemt idejas, baidos, kautrējos, nepietiek pašpārliecinātības. Šajā video izrunāsim visu par to, kāpēc tu kautrējies, kur ņemt to tavu iedvesmu un motivāciju un ticību tam, ka tu vispār vari būt šeit, ka tu vari runāt un ka tu vari piedāvāt to, ko tu gribi piedāvāt, un tu vari piedāvāt arī kaut ko vairāk nekā tikai to, ko tu gribi pārdot. Tu vari iepazīstināt ar sevi. Un kāpēc? Kāpēc tu to esi pelnījusi? Kāpēc tev viss izdosies? Un, vopšim, iedvesmošu tevi šajā video. Es ticu, ka pēc šī video noskatīšanās tev būs vairāk iedvesmas, vairāk ticības sev, un tu beidzot saņemsies un sāksi reklamēt, piedāvāt ne reklāmas formātā, iepazīstinot ar sevi un reāli atveroties kā cilvēks, nevis vienkārši kā kaut kāds pārdevējs. Mani sauc Juta. Es esmu sociālo tīklu mentors tām meitenēm, kurām ir problēmas ar klientu piesaistīšanu, ar idejām, ar vispār, ja godīgi, es uzskatu, ka sociālie tīkli tas ir vienkārši tā kā vēl viens orgāns tavs, ja? Tā kā roka, kāja, ja? Tā kā mati, nezinu, jebkas, kas ir tavs, ja? Tad tava dvēsele, ja? Ir lietas, kuras ir tavas vienkārši. Un sociālie tīkli, tā ir vienkārši vēl viena daļiņa no tevis, kuru tu vienkārši, liela daļa nemaz nemāk izmantot. Tas ir tā kā plauša, kas neelpo. Apmēram tā. Un es tā kā palīdzu atvērt šo te orgāna darbību tā, lai cilvēkam tas notiek bez sāpēm, lai tas notiek reāli ar nevis somātisko nervu sistēmu, bet ar to kā mēs varam kustināt. Ja? Mēs taču varam kustināt pirkstus, mēs varam aizlikt matus aiz muguras. Ja? Un tieši tāpatās arī ar sociālajiem tīkliem. To, ko mēs gribam no viņiem, mēs to arī varam panākt. Vienkārši ir jāzina kā. Tu redzi, pirkstus kustināt mēs mākam. Ar sociālos tīklus pareizi kustināt un darbināt mēs nemākam. Tad es meitenes mācu šajos te jautājumos tā, lai tie pirksti ņemtu un darītu. Ja? Es gribu kaut ko paņemt, es ņemu un daru. Nevis es kaut ko mēģinu un man nekas nesanāk kā mazam bērnam, bet es zinu, es ņemu un daru. Tad es esmu mentors tām meitenēm, kuras beidzot ir saņēmušās un grib, lai ir rezultāts. Apskatīsim iemeslus, kāpēc tu varētu kautrēties un varētu baidīties nākt šeit un runāt. Iedomājies, kad tu labi zini, ka nebūs nekas labs, ja tu tagad pārstāsi elpot. Ja tu iekritīsi baseinā un ja tu reāli slīksi un tu necīnīsies par to, lai tu nonāktu ūdens virspusē un tu varētu atkal ieelpot. Tieši tāpat ir ar tevi, kāpēc tu nedarbini sociālos tīklus, tāpēc, ka tev viss ir labi. Tu taču neslīksti. Tu taču dzīva paliec, vai ne? Tev ko ēst ir. Tev vienkārši viss ir normāli, tev ir viss nepieciešamais, lai eksistētu. Tavs organisms vēlas būt drošībā. Šajā brīdī pieslēdzās zemapziņa un sāk teikt: Klau! Mēs taču gribējām kaut kādu lielu lietu izdarīt šajā dzīvē. Mēs taču gribējām lielu piķi nopelnīt. Mēs taču gribējām aizbraukt ceļojumā. Mēs taču gribējām, tavs iekšējais bērns. Mēs taču gribējām. Pieaugušais tāds, ko tu izdomā? Ir viss labi. Ir tev ko ēst. Ir tev kur dzīvot. Ko tu izdomā? Ko tev vēl vajag? Nav ko piesieties tagad sev? Vienkārši ņemsi un dzīvosi un eksistēsi kā ir. Tieši tā notiek tavā galvā tajā brīdī, tad, kad tu domā, ielikšu
kaut kādu vēl foršāku uzmanību, piesaistošāku reklāmu sociālajos tīklos, mēģināšu kaut kā vairāk cilvēku uzmanību piesaistīt. Uzreiz pieaugušais tāds. Tu ko tur izdomāji? Ko tur cilvēki par tevi teiks? Ko cilvēki par tevīm padomās? Ko kaimiņi runās? Ko mamma teiks? Ko teicis teiks? Ko vīrs teiks? Un sākās šitais. Tāda tā kā vienkārši liekšana sev. Tu liedz sev tās lietas, kuras tu reāli gribētu, bet tu tāda, ir jau labi, tāpat jau viss ir labi, ko es tur. Mēs dzīvojam vienu reizi. Vot vienu šito reizi, ko tu dzīvoji, ja? Tu viņu savā šajā ķermenī izdzīvosi vienu vienīgo reizi. Un tas, ka tu neslīksti, nenozīmē, ka tu nevari gribēt kaut ko vairāk. Tas nenozīmē to, ka tev ir jāsamierinās ar mazumiņu. Tik, cik tu gribēsi, tik arī tev būs. Un tajā brīdī, kad tu atļausi sev, tajā brīdī, kad tu pateiksi, jā, es gribu, es iešu un ņemšu, tev nebūs nekādu problēmu iet un pateikt par to sociālajos tīklos. Jo sociālajos tīklos ir visi tie cilvēki, kuri tevi ieraudzīs, kuri ieinteresēsies, kuri tevi iepazīs, ja, kuriem tu būsi gatava atvērties, un kuri atnāks un samaksās tev šo te naudiņu par tiem pakalpojumiem vai to produkciju, ko tu piedāvā. Un tādā veidā es domāju, ka jebkurš saprot, kā šis te process notiek caur sociālajiem tīkliem. Tu taču neies uz tirgu tagad stāvēt un piedāvāt to, ko tu piedāvā. Tas ir viens moments. Otrs moments, kāpēc tu jūties nepašpārliecināta un kāpēc tev ir jāstrādā ar savu pašapziņu. Tajos brīžos, tad, kad tu salīdzini sevi ar tiem, kas ir krūtāki, kam mēs sekojam? Mēs sekojam tiem, kuriem ir daudz sekotāji. Tad mēs esam vēl viens pie visas tās lielās vārzas, vēl viens kārtējais. Un ko? Mēs skatāmies visus tos, kuriem ir daudz sekotāji, kuri ir baigi krūtie, kuri ir baigi drosmīgie un kuri baigos kalnus gāž. Mēs viņus skatāmies un mums liekas, oi, man līdz viņai tur vispār vēl kā līdz mūnamēģiem. Ja? Kāpēc mēs salīdzinām sevi ar tiem, kas mūsuprāt ir krūtāki? Kāpēc mēs nevaram salīdzināt sevi ar sevi vakardien, ar sevi pirms gada un lepoties ar sevi? Nevis salīdzināt sevi ar kaut kādiem kādiem cilvēkiem, kuri mēs pat nezinām īstenībā, kā viņi dzīvo. Varbūt, ja tu zinātu, kā tas cilvēks dzīvo, tu nemaz negribētu būt priecīgs un tu nemaz tā nelepotos ar viņu, kā tu lepojies šobrīd. Lepojies ar sevi. Stāsti par sevi, nebaidies par sevi runāt, par tādu, kādu tu esi. Kādam citam tu liksies kruta. Tev tikai vienkārši muti ir jātaisa. Tev ir vienkārši jāsāk runāt ar cilvēkiem. Jo tev seko tie cilvēki, kuriem tu jau liecies kruta, bet viņi vēl pat neko nezin par tevi. Kāda starpība, cik daudz? Kāda starpība? Tie ir 100 sekotāji, 50 sekotāji, 20 sekotāji vai 20 000 sekotāji. Pilnīgi nav nekādas atšķirības. Vai tu liecies kruta un iedvesmojoša un foršs cilvēks un reāli iedvesmo cilvēku darīt foršas lietas vienam cilvēkam vai 100 cilvēkiem? Vat kāda šobrīd ir tev atšķirība, cik daudziem tieši šodien tu vari kaut kā forši likt justies, likt pasmaidīt, piedāvāt izeju no kaut kādas situācijas, no kuras tu vari piedāvāt tieši ar savu produktu vai pakalpojumu. Kāpēc tev ir jāsalīdzina sevi ar kaut kādiem cilvēkiem, kuri tu pat nezini īsti, ne tos īstos rezultātus, ne to īsto cilvēka, to pašu būtību, ja kāda starpība, cik viņam sekotāji. Nesalīdzinam sevi ar tiem, kas ir kaut kur tur, sazin kur, un tev liekas, ka viņi ir šeit, un tu esi šeit. Tev liekas, tici man, tev liekas. Tāpēc vienīgais cilvēks, par ko tu vari būt droša un par ko tu vari būt pārliecināta un par ko tu reāli vari runāt un stāstīt, esi tu pati. Tāpēc ņem un dari to un neizdomā sev attaisnojumus. Tātad īsumā es ceru, ka ar šo pagaidām pietika. Un ej un izdomā, ko šodien iedvesmojošu no savas dzīves, kaut kādu foršu lietu, nevis ko tu pārdod, bet kaut ko iedvesmojošu, kas varētu kādu tiešām iedvesmot, kas varētu kādam ļaut justies foršāk šodien, vienkārši pasmaidīt varbūt.
Ko tu tādu šodien varētu pastāstīt tiem cilvēkiem, neskatoties cik, vienkārši tiem cilvēkiem, kuri tev seko? Padomā, un es ticu, ka tev vienkārši ir jāiesāk. Tad, kad tu iesāksi, tad tu sapratīsi, ka tev īstenībā nemaz, iedomājies, ka tev būtu jāslīkst, lai tu vispār gribētu izlīst ārā no kaut kādas savas tās diskomforta zonas, ja? Visi runā par komforta zonu. Komforta zonā vispār neko negribas darīt. Ko cilvēks dara tad, kad viņš ir labi paēdis? Ko viņš dara? Viņš grib iet un pavaļāties, pagulēt. Tad, kad cilvēks jūtas labi. Un tieši tāpēc arī tev dzīve nepiedāvā nekādas iespējas tik ilgi, kamēr tu sēdi tāda pēdus te dīvainā un neko vispār kustēties negribi. Tie cilvēki, kuri kustās savā komforta zonā, kuri rada sev motivāciju kaut ko darīt, kaut ko runāt, rādīt, stāstīt citiem cilvēkiem, iedvesmot citus cilvēkus, esot komforta zonā, bet cilvēki, es skatos YouTube'ā astroloģiju, ir viena sieviete, ir daudzas sievietes, bet viena kā piemērs, ja, es skatījos, kā viņa stāsta par astroloģisko prognozi tieši zivīm, tieši man, ja, nākamajam gadam. Viņa sēž kaut kur, es nezinu, Balī vai kur, kaut kur palmas kaut kādas, tur kaut kādas, var redzēt, ka pļavā kaut kādā, kur reāli ir riktīgi silts, viņa apgarota, laimīga, starojoša sēž, viņa ir reāli cilvēks tā kā atvaļinājumā un strādā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks nevis strādā, bet viņa reāli pilda savu misiju. Un viņa ir vienalga, lai vai kur viņa būtu, lai vai cik viņa laimīga būtu, pēdusi būtu, lai vai cik viņai būtu tās visas rotas nokrāmētas, visas rokas vienās rotās, lai vai cik viņa būtu laimīga, viņa tāpat darīs to, kas viņu dara laimīgu un tādā veidā iedvesmojot cilvēkus, palīdzot cilvēkiem. Viņa tāpat to dara un dzīve viņai dod aizvien jaunas iespējas, aizvien jaunu naudu, aizvien jaunus kontaktus, aizvien lielāku pieprasījumu, tāpēc, ka viņa to dara nevis tāpēc, ka, tad, kad man būs slikti, un tad, kad man beigsies nauda, es tagad te sēžu, tā, ka man beigsies nauda, tad es iešu un palīdzēšu citiem cilvēkiem, tad es iešu un darīšu laimīgus citus cilvēkus, tad no manis būs kaut kāda jēga. Tad dzīve tā arī dara, tad dzīve tā arī tev darīs. Visu laiku tevi slīcinās, lai tu beidzot celtos un sāktu kaut ko darīt. Bet ja tu to visu, ko tu vari darīt, tu ļauj sev darīt arī tad, kad tev viss ir forši, tad, kad tu esi priecīga, tad, kad tu reāli vienkārši to dari aiz pārpilnības sajūtas, nevis aiz deficīta sajūtas, tad tava dzīve pārvēršās par paradīzi vienkārši. Tāpēc, ka tu nevis gaidi, ka notiks kaut kas slikts, lai beidzot paceltu savu pakaļu, bet tu dari tāpēc, ka tu nevari bez tā. Tas tevi dara laimīgu, jo tu dari. Tāpēc dari. Lūdzu, dari, un tev viss izdosies. Un tev vairs nebūs jādzīvot diskomforta zonā. Bučas!